Sietņies ir lielākais balto smilšakmeņu atsegums Latvijā, kā arī valsts nozīmes aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis. Tas atrodas Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā. Sietņies ir viens no Latvijas skaistākajiem iežiem un lielākais baltās smilšakmeņu atsegums Baltijā. Rats sastopams tāds iezis, kas būtu ārēji tik daudzveidīgs. Te nav vienlaidus smilšakmeņu sienas, bet ir topoša arka, ala ar divām izejām, nišas, milzīgs stabveida cilnis. No ieža augstākās vietas caur priedēm negliem paveras lielisks skats uz Gaujas zilo lentu, kas līkumo kārklu zaļajā kamzolī. Ziemeļu daļā atduras un saplicinās Gaujas līkums. Te ir izveidojusies vienlaida apakšā gan arī vertikāli 200 metru gara un ap 13 metrus augstu krauju ar lezniem izciļņiem un iegrobēm, kurās ir izteiksmīgs smilšakmeņu dubultais slāņojums, tumši pelēkus un rūsgan smago minerālu koncentrātu kārtiņas. Dienviddaļa sākas 200 metrus pa straumu uz leju, kur smilšakmeņu atsegums atkāpjas no upes un tāpēc laivotājiem nav redzams. Šeit kraujas augstums ir sasniedzis pat 15 metrus un atseguma garums ir 150 metri. Sietņies veido gaiši, vāji cementēti sadēdējuši smilšakmeņi, kas veidojušies 350 miljonu senā ģeoloģijas vēstures periodā Devonā, kad Latvijas teritoriju klāja jūra. Smilšakmeņs ir drupiezis, kas veidojies sacementējoties smiltīm, kuras starpkārtās ir māls un alērolīts. Māls ir noglumiezis, kas pamatā sastāv no sīkās frakcijas zem 2 mikrometriem daļiņām. Māla minerāli satur daudz alumīnija oksīda, Al2O3, parasti arī dzelzs oksīdu, kas to iekrāso sarkanu vai brūnu. Alērolīts ir sacementēta ieža, kas sastāv no alērīta, putekļains nogulmiezis, pelēkā vai dzelteni pelēkā arī sārtā violetā krāsā, ūdenī tas neizmirkst. Sietņiešu baltā smilšakmeņa sastāvā ir kvarts, Sicīlija dioksīds CO2, kurš ir viens no visplašāk izplatītākajiem minerāliem. Sietņiezī ir arī avanturīns, jeb iezis kvarcīts, tas ir kvarca paveids, un krams. Sietņies ir savdabīgs sufozijas, smilšaino daļiņu izskalošana no plaisām pazemes ūdens plūsmām ilgā laika posmā, veidojot pazemes tukšums, ausu grotas formu kompleksu. Sietņieža melnala un aiz tās esošā sufozijas piltu ir šo procesu rezultāts. Sietņieža nosaukums radies no ieža izskata, jo tā virsma klāta ar mazām maliņām, kuras izzelojusi kāda savvaļas bišu suga. Alu caurumiņu veido it kā sietiņu, un tā arī radies tas nosaukums. Sietņiezī ir vairāki smilšakmeņu veidojumi, piemēram, velnu papēdis. Tas ir plajusu ierobežots smilšakmeņu izcilnis ar platformu galā, kas ar laiku var kļūt par smilšakmeņu stabu. Sietņieža velnala ala unikāla ar to, ka tā abi gali ir vaļēji. Ala ir 10,5 metrus gara, pie ieejas ala ir plaša un augsta, 5 metrus plaša, 4 metrus augsta, 2,5 metrus dziļa. Tālāk sašaurinās 30 cm augsts, 70 cm plata, līdz otrā pusē atkal veido pilto, dziļums 8 metri, platums līdz 13 metriem, kas uztver visu sniegu un lietus ūdeņus, kas teko caur alto paplašinu. Sufozijas piltuvs. Lielākā no tām ir 7 metri dziļa un tās diametrs ir 8 metri. Smilšakmeņu stabs blakus salai atrodas smilšakmeņu stabs, kas atgādina milzīgu 5 metrus augstu cukuru. No takas augšējās platformas paveras brīnišķīgs skats uz Gaujas senlēju. Tieši šeit pēc restaurācijas 2008. gada tika novietots atjaunotais piemiņas akmens. Uz tā iegravēti vārdi "Skaties uz skaisto Latviju un priecājies par to". 1927. gadā Sietņiezī to uzstādīja Latvijas Universitātes studenti no studentu organizācijas Vienotie līdumi pavasara darbu svētkos. Secinājumi. Sietņies veido gaiši, vāji cementēti sadēdējuši smilšakmeņi. Sietņies ir veidojies 350 miljonu senā ģeoloģijas vēstures periodā Devonā, tajā laikā Latvija klāja jūru. Smilšakmeņs ir drupiezis, kuras starpkārtās ir māls un alērolīts. Sietņiešu baltā smilšakmeņa sastāvā ir kvarts, kvarcīts un krams.